Lielbritānijas vēstniecības Latvijā vadītāja Tima Kolija un Britu padomes Latvijā vadītāja Zanes Matasovičas vizīte Daugavpilī sākās ar tikšanos ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Jānu Lačplēsi un viņa pirmo vietnieku Jāni Dukšinski. Lielbritānijas diplomāts norādīja, ka viņu interesē 3 galvenie jautājumi – investīciju iespējas, darba spēka migrācijas problēmas un drošības jautājumi. Vizītes programmā viesi bija lūguši iekļaut arī Krievu kultūras centra apmeklējumu, kur viņiem pastāstīja par Krievu tautas vēsturi Latgalē daudzu gadsimtu garumā un viņu tradīcijām, un, protams, arī par to, kā šodien norit dzīve daudznacionālajā Daugavpilī. Preses konferencē žurnālisti uzdeva jautājumu, kurš interesē daudzus, kas mainīsies pēc Lielbritānijas balsojuma par izstāšanos no Eiropas Savienības tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri strādā šajā valstī. Mūsu jaunā premjerministre neapšaubāmi turpinās uzturēt un attīstīt attiecības ar Latviju. Runājot par darba spēka migrāciju, ir jāatzīmē, ka arī daudz Lielbritānijas pilsoņi ir nodarbināti citās Eiropas Savienības valstīs, tāpēc Lielbritānijā strādājošiem eiropiešiem arī turpmāk saglabāsies tie paši darba nosacījumi. Ne visi zina, ka jau 20 gadus Latvijā darbojas Britu padome, kas sniedz atbalstu dažādiem projektiem kultūras un izglītības jomā. Šobrīd man ir tiešām liels prieks, ka mēs esam uzsākuši vienu lielu skaistu projektu, kas ir visās Baltijas valstīs, kas ir skolvadības un līderības projekts, kurā mēs dodam iespēju skolu direktoriem, viņu vietniekiem celt viņu kapacitāti un apmeklēt skolas Lielbritānijā. Un šobrīd pirmais posms jau ir sācies, un pavisam no Daugavpils šajā projekta pirmajā kārtā ir 5 skolas. Daugavpils 15. vidusskola un Daugavpils centra vidusskola jau pabija Londonā, un oktobrī tur dosies Daugavpils 9. vidusskola, Daugavpils 10. un Daugavpils Krievu vidusskolas liceja vadība. Lielbritānija mūsu iedzīvotājiem ir kļuvusi par ierastu vietu, kur doties strādāt. Viesi uzskata, ka tuvākajos gados aktīvāk attīstīsies biznesa kontakti, gan turisms, gan arī citas sadarbības jomas.